Kā pagatavot lielopa ribas ar mājās gatavotu barbekju mērci. Tev būs nepieciešamas lielopa ribas. Garšvielu maisījumam vajadzēs kaijenes piparus, sīpolu granulas, ķiploku pulveri, saldās paprikas pulveri, sāli un piparus. Barbekju mērcē vajadzēs angļu sinepes, viskiju, balzāmetiķi, ābolu sulu, vorčesteras mērci, kečupu, apelsīnus un cukuru. Sagatavo garšvielu maisījumu, sajaucot iepriekš minētās sastāvdaļas. Ribiņu gludajā pusē ir tāda kā caurspīdīga membrāna. Tā ir jānoplēš, jo tas atvieglos ēšanu. Nosusina ribiņas ar papīra dvieli, sagriež tās un no visām pusēm kārtīgi iesmērē ar garšvielu maisījumu. Ribiņas liek cepešpannā, pārklājot ar foliju. Tas ir vajadzīgs, lai neiztvaiko liekais mitrums un ribiņas ir maksimāli sulīgas. Liek uz 145 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī un sautē 3 stundas. Lai pagatavotu barbekju mērci, visas iepriekš minētās sastāvdaļas liek uz straujas uguns un pavāra 5 līdz 10 minūtes, kamēr iztvaiko alkohols. Visu laiku maisa līdz veidojas staipīga brūna glazūras tipa mērce. Pēc 3 stundām pannai noņem foliju, noregulē cepeškrāsni uz grila funkciju ar 200 līdz 230 grādu temperatūru. Ribiņas apsmērē ar barbekju mērci un ik pa 5 minūtēm apgriež tās. Šajā brīdī viss, kas ir atlicis, ir likt barbekju mērcē, pielikt pie ribiņām un nedaudz karamelizēties. Pirms pasniegšanas ļauj ribiņām atpūsties vismaz 10 minūtes.